Rīgards Lībijams. Man šobrīd ir 20 gadi. Es esmu no Jāgavas, šobrīd gan dzīvoju Rīgā, bet sirdī tik un tā esmu pilnīgs un galīgs jālgaunieks. Un nodarbojos ar mūziku. Tas sākās pavisam netīšām. Tas bija apmēram pirms 4 gadiem. Es vienkārši sēdēju pie datora, tajā pašā portālā YouTube, un vienkārši skatījos kaut kādus video, pilnīgi bez nekāda dziļāka nolūka un mērķa un kaut kā tā. Un tad pēkšņi es uzdoros virsū viens tāds vecs rockgrupas Guns N' Roses dzīvā koncerta videoklipā. Tas bija laikam kaut kāds 1992. gada koncerts. Tas video bija pavisam īsts. Tur bija tikai abi grupas ģitāristi, nekas cits tur nefigurēja. Restīvi, bija tā, ka viens no ģitāristiem spēlēja solo, un otrs spēlēja tā kā pavadījumu. Tas video bija man pilnībā pārņēmis savā varā. Tieši tajā mirklī es jau zināju, ka tas, ko es vēlos darīt, ka es vēlos būt ģitārists, ka es vēlos spēlēt, ka es vēlos radīt tādas emocijas. Es nebrīnos patiesībā, ka mūzika bija tas galvenais virzītājs spēks tieši tai visai atjaunotnei un atmodai un praktiski atzimšanai. Jo mūzika jau pats par sevi ir ļoti milzīgs spēks. Es pat uzrīkstētos teikt, ka mūzika ir tā kā viss spēcīgākā un ekspresīvākā no visiem mākslas veidiem, jo mūzika cilvēku skar tieši. Ja cilvēks skatās uz kaut kādu glāznu, kaut kādu tādu veidu mākslas darbu, viņam ir ilgi jāiedziļinās, jāmēģina izprast, varbūt, ko autors ar to domājis. Arī lasot, protams, tā sasaist ar tiem aprakstītajiem notikumiem ir, protams, personiski, bet tik un tā paiet diezgan ilgs laiks. Savukārt mūzika, kas tajā brīdī, kad tā sāk skanēt, cilvēku pilnībā pārņem savā varā. Galvenais jau, lai tā mūzika skan, un tas mirklis ir piefiksēts, un cilvēki no tā var gūt kaut kādu veidu prieku. Un, protams, tas arī ir galvenais nolūks. Tieši tā, prieks par to, ko tu dari. Tu dod to prieku un enerģiju citiem cilvēkiem, un cerams arī iedvesmo viņus darīt lielas un labas lietas. Varbūt uztaisīt 4. atmodu vai kaut ko tādu, kā jau latviešiem raksturīgs.